Jau 4 gadus Sīrijā norisinās pilsoņu karš. Un viena no šī kara mācībām ir, ka bezdarbība maksā vairāk, maksā lielāku cenu nekā darbība. Rietumu pasaule, Eiropas Savienība un arī Amerikas Savienotās valstis no sākuma centās izvairīties iesaistīties šajā konfliktā, jo tas bija jau pietiekami asiņains un rietumi bija noguruši palīdzēt vai mēģināt pilnveidot tos režīmus un tās pakritušās valstis, kurās konflikti bija pirms tam, tādus kā Afganistāna, Irāka un citu vietu. Tagad mēs redzam, ka neiesaistoties īstenībā šī cena ir daudz augstāka. Eiropā ir ieradušies simtiem tūkstošu bēgļu, desmitiem tūkstošu un vairāk cilvēku Sīrijā ir nogalināti, un šim karam mēs neredzam beigas. Tiek izaicināta kārtība un mūsu civilizācija arī Eiropā. Teroristu uzbrukumi notiek arvien biežāk un netiek šķirot ne civiliedzīvotāji, ne sievietes, ne bērni, neviens, kurš ir kaut ko zinājis vai nav zinājis par šo konfliktu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šim konfliktam ir jārod risinājums. Un šis risinājums ir rodams vienīgi mēģinot apvienot visām valstīm spēkus, kuras grib cīnīties pret šo teroristisko organizāciju, kuru dažs labs sauc par ISIS, cits sauc par Daesh, bet jebkurā gadījumā šī teroristiskā organizācija ir jālikvidē un no viņas civilizētai pasaulē ir jātiek vaļā. Šajā sakarā es ļoti ceru, ka pēdējie notikumi Sīrijā tomēr liks saņemties arī tādām valstīm kā Francija, Lielbritānija, Vācija, Savienotās valstis un visas citas Eiropas Savienības un Rietumu valstis, un ne tikai tās, arī Arābu pasaules valstis un arī Krievija. Runājot par Krieviju, Krievija ir iesaistījusies šajā konfliktā, un Krievijai risinājums pret teroristiem ir nemazāk svarīgs kā Eiropai. Jo, lai arī patreizējie terorismu uzbrukumi Eiropā ir bijuši ļoti acīm redzami, terorismu draudi Krievijas iekšienē, kur ir pieaugošas musulmaņu radikālas kopienas, ir arvien bīstamāki, un Krievija to saprot. Tādēļ man, protams, ir ļoti žēl, ka aizgāja bojā Krievu pilots un ka tika nošauta lejā Krievijas kara lidmašīna. Tajā pašā laikā Krievijai, atrodoties tuvajos austrumos un piedaloties šajā karā, ir jāsaprot, ka citu valstu robežas ir jāievēro un tās pārkāpt nedrīkst. Un mēs visi ļoti ceram, ka Turcijas un Krievijas attiecības tuvākā laikā normalizēsies. Es nedomāju, ka mēs spēsim nosaukt šo sadarbību starp Rietumiem un Krieviju par koalīciju. Tajā pašā laikā sadarbībai starp institūcijām, starp drošības dienestiem ir jābūt. Tas pats ir sakāms arī par Eiropas Savienības iekšieni. Ja mēs cenšamies aizstāvēt Schengenu, ja mēs cenšamies aizstāvēt savas brīvības, tad brīvība aizstāvēšana nav iedomājama bez lielākas sadarbības starp mūsu drošības dienestiem, starp policiju, starp armijām. Nav iespējama arī šī sadarbība citādā veidā, kā stiprinot Eiropas Savienības ārējās robežas. Jā, mums ir jābūt solidāriem varbūt ar tām valstīm, kuras patreiz sastopas ar visvairāk bēgļiem. Tajā pašā laikā mums ir jāredz arī perspektīva, kādā veidā šo bēgļu plūsmu apturēt. Un ir par maz pateikt, ka mēs atveram robežas un uzņemam bēgļus, ja mēs neesam gatavi risināt šīs terorisma un kara problēmas Sīrijā un citās vietās, no kurienes šie bēgļi nāk. Ja šeit būs kompleksa pieeja, ja šeit būs drosmīgi piedāvājumi no Eiropas un pasaules līderiem un lielāko valstu politiķiem, tad arī solidaritāte droši vien neiztrūks un valstis zinās, kādus soļus jāspēr ir nākošajā dienā, pēc mēneša un pēc gada. Man ir ļoti liela cerība, ka Eiropas Savienības dalību valstu vadība, tāpat tās arī komisija saņemsies un spēs piedāvāt daudz tālāk esošu plānu, jo, ja mēs to nespēsim izdarīt, ja patreiz esošās politiskās vadības nespēs nākt pie reāla risinājuma, kā tikt galā ar terorismu pārņemto Sīriju, tad mums ir ļoti liels bažas, ka arī Eiropas Savienībā pieaugs populisms, pieaugs nacionālistiski, radikāli populistiski organizētās partijas, kas aicinās atteikties no Eiropas Savienības ieguvumiem un centīsies ieraugties savā nacionālajā valstu čaulā. Bet tā būs nepareiza atbilde, jo cīnīties ar šiem izaicinājumiem neviena valsts atsevišķi nespēja. Ne Francija, ne Vācija, ne ASV, ne Krievija. Tikai kopā mēs to varam izdarīt. Līdz ar to vienīgais veids šeit ir stiprināt tālāk Eiropas Savienības kopīgās politikas,
Stiprināt tās tā, lai tās nebūtu uz mazāko valstu rēķina, stiprināt šo kopīgo politiku tā, lai tiktu ņemtas vērā Latvijas un Baltijas intereses, jo mums ir pietiekami liela pieredze gan ar kariem, gan ar iebrukumiem, gan arī ar attiecībām ar Krieviju.